Mēs teicām, Instagram stāstījos rādīju, ka mēs nopirkām, uzņēmums nopirka mēbeļu un mīksto mēbeļu un mašīnas mīksto krēslu tīrītāju. Mēs tī parādīsim, kāds izstāst. Mēs viņu gribējām 2 gadus, ko mums ir šitas dīvāns Ikea. Jo mēs viņu sasmērējām un nevarējām izdomāt, kā izmazgāt. Un viņš šausmīgi sarežģīti viņu izjaukt. Mēs beigās viņu jaucām. Tā bija grūtākā lieta, ko mēs esam darījuši. Mēs izjaucām, bet te ir tā kā tādas kņopas iekšā. Tie resti, kur tie ievalkās. Un tas ir principā vadiņš, kas iziet cauri no vienas puses, un otrā pusē ir šaiba. Tu izbāz viņu cauri, uztais TV, viņš atdurās, un tas savelk un uztais šo te polsterējumu. Mēs tā nočakarējamies ar to lielo. Viņai ir kaut kā 30. Mēs to darījām dienu, pēc tam mazgājām, pēc tam žāvējām, pēc tam likām kopā. Tas bija tāda epopēja uz nedēļu. Mēs sapratām, vairs nekad mūžā mēs to nedarīsim, un izsaukt, iztīrīt ir dārgi, aizvest mēs nevaram, un tagad mums ir mašīna, kurai ir auduma sēdekļa, vairs nav ādas. Un pasūtījām to aparātu sen, un nāca, un ilgi nogaidījām, un beigās pateica nokrit no paletes, Amazonā mēs sūtījām. Pateica nokrit no paletes, vai kas mums nav, kāds viņu nozina. Tad, kad nokrit no paletes, tad mums nekas cits neatlika, kā ņemties ar to tīrīšanu un to visu, tāpēc mēs to darījām. Mums vajadzēja pirms Ziemassvētkiem smuki, un nevarējām. Un tagad Alise atrada citu aparātu, jo viņš šausmīgi daudz dažādu un kvalitāti dažādu. Un viņi man parādīja, un es kaut kā trāpīju, man iedeva atlaidi uz viņu. Viņš maksā kaut kāds 100, beigās 85, noņem vēl PVN nost, beigās par kaut kādiem 70 tas ir nopirkt, kas ir super lēti. Un tagad šodien rakstīts virsū 400 vati. Es saku, super, mēs savu EcoFlow kasti varam pieslēgt, to jaudas staciju. Pieslēdzam un nevelku. Un domājam, kas ir? Pieslēdzām pie mašīnas 220, arī nevelk, protams, ka nevilks. Pieslēdzām mājās, tā skaņa, ziniet, ir tāda, ka visi ir 1200. Nezinu, 400 varbūt ir tā, ka viņš iedarbinās, bet tā sākuma jauda, kad viņam jāiegriežas sūcējs plus tas ūdens sūknis, tur nav 400. Ko jūs diršat? Mēs nopirkām, pēc tam parādīšu, mēs nopirkām to sildītāju mašīnai, ko mēs brauksienā izmantosim, atnāca. Viņš ir 400, viņš knapi pūš. Ja? Kā var tāds aparāts, kas sūc ūdeni, pūš ūdeni vēl vai ne, un sūc 400 vati? Nav, tas ir kaut kāds BS. Parādi, ko tagad dari? Aizbrauc uz Senukai, mums atvērās Ogrē jaunais Senukai. Ļoti foršs veikals, viss patīk, es nezinu, kur mēs to iefilmējām. Mēs to ilkām jau tajā iepriekšējā video. Saku, man vai kabelis no 5. stāva nometīšu vadu. Un pieslēgšu. Pagarinātāji. 48 eiro pagarinātājs. 25 metri. Es tā, cik tad vadi maksā? Vadi 70 centi maksā. Pareiģi pats 70 reiz 25 metri, tas bija kaut kādi. Es neatceros, cik es samaksāju. Maz. Un 22 eiro es samaksāju. Es paņēmu reku fiksi pats, nopirku reku tādas foršas sarkanas mīkstas gumijas rozeti un dakšu. 25 metru vadu un ietaupīja 30 eiro. Cik es te pastādēju? 10 minūtes. Visi ejam, izsūcam, es gribēju parādīt, vienkārši kā tas veids darbojās. Mēs jau krāmējam mantas, mēs esam aizkavējušies ar visām šādām lietām. Ejam, es vienkārši gribēju vēl fiksi parādīt, kā mēs iztīram mašīnu, kā mēs viņu tur kārtojam. Es nezinu, mēs kastes rādījām? Rādījām jau. Ieslēdz viņu pārbaudīt, vai strādā. Pieslēdz arī voltu mērītāju, tad pastīšos, cik viņš ēd. Tā, mums rāda 0 vati, 1. 477. 480 vati izlaiž, tā kā nav ko dirs 340 līdz 400, pilnīgs muļķības. Kur mans netīrais? Beņķis. Tā būs jākliedz. Uzpūš šķidrumu virsū. Uzpūš virsū šķidrumu. Pagaidiet no otras puses nofilmēt. Un kur viss netīrais var redzēt, kā iet iekšā. Labais. Man galvenais to pelēto, tur bija, es kaut ko sašmucēju. Jā.
Fui, disgusting. Vēl ko es gribu pamēģināt, vai var šo tīrīt ar viņu? Ja mums nav tāds sūcējs pašiem par sevi. Dažkārt pēc idejas jau vajadzētu viņu apūt. Cik maksā mašīnas tīrīšana? Kaut kāds 150? Super! Kur reku tev tas pleķis te ir dekorāts, te vajag iztīrīt. Bet pamēģinām grīdu. Manā pusē nav grīdu. Nā, tur nav izņemts. Pamēģinām grīdu. Ew, nu, tu tur augšu, reku, tu tur netīrs. Tur. Redzi? Ew, labais. Tā mums principā ir arī autosūcējs. Nav to bišķi putekas sūcējs. Bet tur tā sakrīt tajās sūdiņos iekšā. Tā mašīna ir tik liela. Jā, jāpamazgā. Nu jā, nu tu pamazgās pēc tam. Rekurs šito. Man likās no sākuma, ka tur ir tā, ka tu sūc un viņš met ārā ūdeni, bet izrādās tu saslapini visu un tad vienkārši nosūc. Un nav nekādi 340 vati, kāds muļķīgi. Tāda jauda te iet. To pleķīti redzi šeit? 2 pleķīši, jā. Nu labi, es tikai gribēju parādīt, kā tas notiek dzīvē. Ja kāds grib izīrēt, jā, tad pie Alises viņa pateiks cenu. Jo šo var arī dīvāni iztīrīt un visu kaut ko. Jo tur ir jālai iekšā speciāls šķidrums, kas ir jāpērk. Tur nevar tās iepjūdeni iegāst un maukt. Labais. Tagad mums nav jāuztraucās, ka tu zini, ēd dažreiz priškas un iekrīt tev starp kājām. Es gan nezinu, kā viņš ar taukiem tiek galā. Bet vienkārši ar netīrumiem baigi labi. Pamazām krāmējam arī kastes. Re, kuri mums jau uzlikt to lēcu, tad roka aizņemt. Re, kur mēs jau liekam kaut ko mēs ņemsim līdzi griču galetītes. Jo mēs ar Alisi cenšamies. Alisi nevar ēst maizi, un es cenšos neēst maizi, lai uzturētu slaido līniju. Tad mēs tunci, kas ir labs proteīna avots, nav daudz kalorijas. Un tad, lai neaizmigtu, mēs paņemam čipšus, bet šos te humus čipšus. Viņos kalorijas, man liekas, tikpat daudz, bet tie ir tikai 40 grami. Un tu ņem un kraukšķini, un tad tev nenāk miegs. Kas mums te vēl ir? Mums ir matrači salikti, peldēšanas lietas. Paņemsim Hannai arī mazo baseiniņu, ja gadījumā mēs īrēsim. Mēs jau tagad noīrējām Itālijā vienu superīgāko vietu, vienkārši amazing. Tad to mazo baseiniņu var uzpūst, viņu var plunčāties. Nopirku ūdenšķības, jo es biju pazaudējis. Es jau rādīju Instagramā, kas redzēja manas snorkelēšanas maska. 12 eiro, nevis 40 Decathlonā. Vakardien saliku, pamēģināju vienkārši aubažāju. Gaidu, ka es varēšu viņu lietot. 2 dienas brauksim uz pludmali snorkelēt. Un dvielīši, čībiņas pārējiem. Es jau te kaut ko būšu sārdījis. Gulēsim mēs uz šādu te matracis. Ne, šitas Hannas matracis. Mums ir lielāks matracis, kuru mēs jau lietojām, cik 2 gadus ir šis te. Comfort Airbed. Var redzēt, ka Decathlons vajadzēja aizkrāsot, nu nekas. Arī labi štēle. Bet tas viss būs iekšā, tu jūs visu redzēsiet. Mēs jau tikai tagad pakojamies. Taisam šos video, lai, zin kā, tad, kad cilvēki taisa tur kaut kāds galvas un vēl kaut ko vāc naudu labdarībai, tā apmēram mēs taisam gatavošanās video un vācam mūsu ceļojumu kraikasītē, jo tikai ar jūsu atbalstu mums ir iespējams šīs sērijas filmēt, šīs sērijas montēt. Ceļojums mums ir. Mums nav laiks, kad mēs, tā kaimiņš brauc, nebrauc. Mums vajag laiku, kad mēs varam šo samontēt. Tad mūsu ideja ir tāda, ka mēs paņemsim papildus dienas Itālijā un paliksim vienkārši ilgāk, un es tad piesēdīšos un samontēšos. Šīs sērijas būs ļoti vienkāršas montāžas ziņā. Nu ļoti forši būs bišķiņ patīrīta grīda, tas ir tāds čakars to darīt.
Hannai mēs arī esam nopirkuši šādu te štruntiņu, kur viņi var ielikt savu plomīti, savus kaut kādas lietiņas. Mums jau tāds vienreiz bija, tikai drūmākā Ķīna. Tagad mēs esam nopirkuši kaut ko bišķiņu labāku. Te var kaut ko ielikt kabatiņā. Un pie viena, ka viņas pārdās, viņa nenospārdās. Pagali, šito krēslu vajadzēja notīrīt, jo tu viņu jau notīrīji. Alis jau notīrīja, ok. Viņa bija tā, viņa nospārdījusi. Jā, es redzu, jau ir labi. Ir. Jup. Un mēs skrienam jau pēc Hānais uz bērndārs. Un tā ir visu laiku, neticēsiet, bet... Es sēžu Man arī slabs krēsla, jo nav laika. Viss ir vienkārši, un parasti, kad ir šīs te braukšanas prom, tad vienmēr kaut kas saspīlējas, sanāk klāti, kāds kaut ko paprasa papildus. Šodien praktikanti vēl vien pieņēmu praksē, tam vajadzēja dokumentus, un šodien, un tam dokumenti jākačā. Otram praktikantam nepareizi aizsūtīja, jādod vēl bija darba uzdevumi, viņš man pilda, man jāiet šodien dienas grāmatu, jāizpildīt dienas grāmatu praktikantam, saliku atsauksmes, atzīmes, un tad pa vidu tev ir... vēl savs darbs, vēl YouTube jāpaspēj, tas aizspraust pēc uzlīmēm, ko mēs vēl paspēj. Grāmatvedību jāizdarīja, jāsamaksā bija mašīnai, mainījām, pat visu atsūtīja rēķinu. Un skaties, un pulkstenis 6, un liekas, man vēl vajag 2 dienas, varbūt tad es paspēšu visu, crazy. Montēju šobrīd planšetē, un, ja skatījāties, rādīja to planšeti, un tagad es cenšos saprast, vai es varu pabeigt video, neņemot ārā rekurītā kameriņa, ar ko es visu filmēju. Un tagad es vienkārši filmēju pa taisno planšetē, pa taisno ielikšu to failu iekšā savā montāžu programmā un pabeigšu video. Tā kā mašīnu iztīrījām, sanāca viss baigi forši, nomazgājām paklājiņas, izsūcām ar to pašu to tīrītāju. Viss bija super, parādīja apmēram, ko mēs iekrāmējam, bet tagad jau sanāk, ka tas video atpaliek pa vienu dienu, jo rītdien mēs jau startējam, tāpēc tie, kas vēl nav paspējuši pieteikties un iemest mūsu kraikasītē, šeit ir tas kodniņš, vai šeit, es nezinu, kurā pusē es viņu uzlieku. Laiks izskatās, ka būs super labs, mēs esam rezervējuši vēl vienu vietu, mēs rezervējām tātad Varšava, Vroclava, pārgājiens, kempings, tad ir kaut kas nezināms pa vidu, nav nejausmas, kā mēs to darīsim, ko mēs darīsim, bet, es vienkārši negribu būt katrā rekriņa celīti, var redzēt, līdz kā. Un mēs norezervējam par šausmīgi, vai vienkārši nācās rezervēt. Galvenais jātur mani čuriki, lai nekas nenotiek starpā. Turi. Jā, es turu, tāpēc, ka ļoti tālu uz priekšu mēs norezervējām UNESCO mantojuma pilsētā māju, ja, vai dzīvokli, nevar izsaprast māju, kas ir Itālijā vienkārši suprīgākajā vietā, forša vieta starp Asti un Milānu, un tad uz leju sanāk būs tā palikšanas vieta, bet brauksim uz pludmalu, kā es teicu, 2 dienas. Un mēs norezervējam pat tik šausmīgi lētu naudas, pat nesapratu, kā mēs to izdarījām. Airbnb tas bija 520 eiro par 5 naktīm, un mēs viņu dabūjām par 300 kaut ko. Tas ir kaut kāds 60 eiro par nakti. Tādā vietā, ka žoklis atkarās. Un tas, laikam, ir šobrīd mūsu galamērķis, tas viss, ko mēs zinām. Bet pa vidu ir ļoti daudz jautājumu zīmes, tāpēc, ka mums nesanāca tas kempings, kurā mēs gribējām palikt pie Bohiņa. Tie, kas skatās, tie zina, sveiciens Mārim. Un ko mēs darīsim, nav nejausmas. Tā kā paldies visiem, kas piedalās šajā afērā, paldies visi, kas iemet ceļā un kraiksītē, jūs esat super. Brauksim, cerams, ka sanāks un nekādi lielie pipets pa ceļam nebūs, jo sen mēs neesam braukuši siltā laikā, sen mēs neesam braukuši vasarā. Šodien bija ārā 30 grādi, likās jau, man pat nav apģērbs, kā saģērbties, viss tikai siltās ziemas drēbes. Bet iekšā ir tas nenormāls, kā to saka, atkal jau satraukums par to, atceroties, cik vienmēr viss ir bijis forši. Ar cerību, ka arī šoreiz viss būs superīgi un būs daudz piedzīvojumu. Instagramā noteikti būs daudz stāstiņi
sekojiet tiem līdzi, jo bieži vien tu neizvelc kameru, izvelc telefonu. Bet, jā, haos būs. Haos, noteikti būs haos. Tā kā, paldies visiem. Tiekamies.